Sveicināti! Šie ir eņģeļu vēstījumi laika posmam no 3. līdz 9. februārim. Mīļie, šonedēļ mēs ieejam enerģētiski spēcīgā un dinamiskā posmā, kurā visums aicina uz skaidrību, emocionālu līdzsvaru un jaunu skatījumu uz dzīvi. Šis ir laiks, kad daudzām no mums var rasties sajūta, ka kaut kas mainās. Varbūt mainās mūsu iekšējā pasaule, varbūt mainās attiecības vai mainās mūsu dzīves prioritātes. Tā ir iespēja atrast dziļāku sapratni par sevi un savām vēlmēm. Daba pamazām mostas pēc ziemas klusuma, un līdzīgi ir arī ar mūsu iekšējām sajūtām, kuras sāk pa mazītiņam klusītēm aktivizēties. Rodas jaunas idejas, varbūt rodas doma uzsākt kaut ko pavisam jaunu, bet vienlaikus ir arī nepieciešamība pēc iekšēja līdzsvara un skaidrības. Eņģeļi šonedēļ aicina pievērsties tam, kas ir patiesi svarīgs, un nesteigties, ja lēmumi šķiet sarežģīti. Dažkārt atbildes atnāk tad, kad ļaujam tām ienākt dabiskā ritmā. Šajā nedēļā īpaša uzmanība jāvelta attiecībām ar saviem tuvākajiem, attiecībām ar savu partneri un arī komunikācijai. Šis ir labs laiks, lai stiprinātu saikni ar sev tuvākajiem, dziedinātu pārpratumus, ja tādi ir bijuši, atvērtu sirdi tādām patiesi sirsnīgām sarunām. Tajā pašā laikā ir arī svarīgi saglabāt savu individuālo spēku un robežas, atgādinot sev, ka patiesi vērtīgas attiecības vienmēr balstās uz savstarpēju cieņu, līdzsvaru, harmoniju, jeb dots devējam tiek atdots, tātad jābūt līdzsvaram. Eņģeļi arī norāda uz nepieciešamību sakārtot ikdienas ieradumus un uzņemties atbildību par savu labsajūtu. Ja ir kādas lietas, ko tu atliec, bet tu zini, ka tās palīdzētu tev attīstīties, tev augt, tad šis ir īstais brīdis, lai rīkotos. Ne tikai lielie lēmumi, bet arī mazie solīši ikdienā veido mūsu nākotni, tāpēc pievērsieties tiem ar apzinātību. Lai arī kādas enerģijas šonedēļ ienāktu jūsu dzīvē, atcerieties, ka eņģeļi vienmēr ir klāt, lai palīdzētu, sniegtu atbalstu un vadītu jūs šo ceļu, ko sauc dzīve, un viņi ir gatavi jums sniegt roku. Uzticies šim eņģeļu vadītajam ceļam un ziniet to, ka jūs esat tagad tieši tur, kur jums ir jābūt. Kā celt enerģijas vibrācijas šajā nedēļā? Un mums ir izkritis eņģelis Haziels. Tas ir žēlstības un dievišķās mīlestības eņģelis. Viņš aicina tevi atvērt savu sirdi visam skaistajam, ko visums tev sūta. Šis ir laiks, lai maigi pieņemtu sevi un dzīvi tādu, kādi tā ir, atbrīvojoties no spriedzes un negatīvām domām. Eņģelis atgādina, ka tava enerģija aug tad, kad tu piepildi sevi ar mīlestību, piedošanu un pateicību. Lai celtu savas vibrācijas, sāc katru dienu ar apzinātu mirkli sev. Uz brīdi apstājies, dziļi ieelpo un sajūti, kā dievišķā gaisma piepildi tavu sirdi. Iedomājies, kā tevi izplešas zeltaina gaisma, kas silda, mierina un dziedina. Tā ir Haziela klātbūtne, kas nes tev maigumu un gaismu. Viņš vēlas, lai tu zini, tu esi mīlēta, pasargāta un nekad neesi viena. Ja jūti nogurumu vai kādu zemes vibrācijas, pievērsies pateicībai. Katru rītu vai vakaru nosauc vismaz 3 lietas, par kurām esi pateicīga. Pat vissīkākās detaļas, kā siltas tējas krūze, no rīta atrastu virtuvē, kuru tev ir apgatavojis kāds tuvinieks, vai draudzīgs smaids vai saules stars caur logu var palīdzēt tavai enerģijai celties. Celties augšu, paaugt vibrācijā, pateicība tilts uz augstākām vibrācijām
Un Haziels var teikt, ka viņš tev palīdz būvēt šo tiltu. Ja diena kļūst haotiska vai kādā nedēļas dienā tev liekas, ka pavisam traki, tad tu vari atkārtot šo vienkāršo lūkšanu. Vienais Haziela eņģeli, kas nes dievišķo mīlestību, apņem mani ar savu gaismu un mieru, palīdzi man redzēt pasauli ar žēlastību, just mīlestību pret sevi un citiem. Attīri manu prātu no šaubām, manu sirdi no bailēm un piepildi mani ar maigumu un pateicību. Es esmu gaisma, es esmu mīlestība, un es esmu miera avots šajā pasaulē. Atkārto šo lūkšanu no visas sirds, sajūtot, kā Haziela maigais spārnu vēziens piepilda tavu dvēseli ar dievišķo mieru un patiesu mīlestību. Lai tevai enerģija šonedēļ gaiši un silti. Kā pieņemt lēmumu sarežģītā situācijā, ja tāda šonedēļ ir jārisina? Mums ir izkrits eņģelis Melhēls. Un ko viņš mums saka? Viņš tev dod vēstību, ja šonedēļ tev ir gadījies nonākt sarežģītas izvēles priekšā, tad ieklausies manī eņģelī, kurš palīdz redzēt patiesību plašākā kontekstā. Viņš atgādina, ka nekad neesi viena savās pārdomās. Atbildes jau atrodas tevī, un eņģeļu klātbūtne palīdzēs tās atklāt ar mieru, nevis ar trauksmi. Dažkārt sarežģīti lēmumi šķiet kā miglas tīts ceļš, kurā gribas steigties, lai ātrāk atrastu izēju, gribas skriet. Taču eņģelis tev čuksti nesteidzies. Lēmums nav sots, bet iespēja izaugt. Viņš aicina uz brīdi apstāties un ieklausīties savā iekšējā balsī, pirms spērt nākamo soli. Šonedēļ ir svarīgi neļauties steidzīgumam vai spiedienam, jo gudrība dzimst klusumā, nevis hausā. Ja jūti apjukumu, atļauj sev mirkli būt vienatnē un iztēlojies, ka stāva pie lielas, klusas bibliotēkas, kura uzklabā visas pasaules zināšanas un gudrību. Tā ir šī eņģeļa enerģija. Viņš palīdz tev ne tikai ar zināšanām, bet arī ar izpratni, spēju paskatīties plašāk uz lietām. Iespējams situācija, kuru tu tagad uztver kā izaicinājumu, patiesībā ir jauna ceļa sākums. Vai tas, kas tevi attur, ir patiesas šaubas vai tikai bailes no nezināmā? Eņģelis arī atgādina, ka visas atbildes nav jāatrod vienā mirklī, nekas nav jāatrod uz sitienu. Atļauj sev uzdot jautājumus, padomāt kārtīgi, pameklēt informāciju. Iespējams, tev nepieciešama vēl kāda cita cilvēka doma, padoms, lai tu varētu atklāt sev jaunu perspektīvu, kas palīdz saskatīt ceļu, kas iepriekš bija vienkārši apslēpts, tu to neredzēji. Šis eņģelis ved tevi pie tādām atziņām, kuras nevar dot tikai prāts, bet ir nepieciešams piesaistīt arī dvēseles dziļāko gudrību. Saistot prātu dvēseli, tu vari tikai nonākt pie rezultāta. Atceries, ka pareizā izvēle ir tā, kas tevī rada mieru, nevis tikai tā izvēle, kas ir pieņemta balstoties uz loģiku. Kam pievērst uzmanību attiecībā šajā nedēļā? Mums ir izkritis eņģelis Iejauvels, un man jāsaka tā, ka šī nedēļa prasa tādu īpašu uzmanību gan pret mīļiem, gan pret sevi. Šis eņģelis ir emocionālās dziedināšanas un skaidrības eņģelis. Viņš ienāk tavā dzīvē kā dzīdra straume, kas palīdz noskalot neskaidrību, pārmērīgas emocijas un iekšējas pretrunas, kas var traucēt tavai patiesajai komunikācijai ar cilvēkiem. Eņģelis parasti mums čukst, ieklausies sevī, ieklausies otrā
un ļauj atklāties patiesībai bez bailēm. Dažkārt attiecībās uzkrājas daudz neatbildētu jautājumu, neizteikti vārdi vai sajūtas, kas starp diviem cilvēkiem ir izveidojusies tāda kā neredzama siena, kurai ir grūti tikt pāri. Eņģelis aicina tevi šonedēļ nebēgt no šīm sajūtām, bet gan ar maigumu un godīgumu tās izzināt, pajautā sev, vai es pati patiešām saprotu, ko es jūtu, vai es ļauju sev būt patiesai, nebaidoties no citu reakcijas. Draugi, tev tā siena šonedēļ ir jāsaprot un jāzina, jāizzina, kā ar to tikt galā. Šis eņģelis aicina pievērst uzmanību tam, vai tavās attiecībās tiešām valda līdzsvars, vai tu gadījumā neuzņemies pārāk daudz, vai tu nejūties tā, ka tu vienmēr būtu tā, kurai ir jāsalāpa otra cilvēka dvēseles brūces, aizmirstot par savām sajūtām, aizmirstot par savām brūcēm. Eņģelis tev atgādina, ka dziedināšana sākas ar patiesību, un reizēm patiesība ir tā, kas tev pašai dot impulsu. Un zini, kāda var būt šīs nedēļas patiesība, ka tev pašai vajag atpūtu, ka tev pašai vajag telpu un klusumu un dziļāku izpratni par to, kas tev ir vajadzīgs. Šī ir lieliska nedēļa atklātām sarunām. Ja attiecībās ir bijuši kādi neizrunāti momenti vai neskaidrības brīži, eņģelis palīdzēs tev tos izgaismot un saņemt atbildes. Iespējams, ne visas no tām būs tādas, kādas tu gaidīji vai vēlējies, bet tas būs nepieciešams, lai tu beidzot sajustu mieru. Eņģelis atgādina, ka patiesā tuvība rodas tur, kur tev ir drosme būt pašai, ar visām savām sajūtām, jautājumiem, un arī ar ievainojamību. Šonedēļ attiecībās pievērš uzmanību tam, kas runā ne tikai vārdos, bet arī klusumā, jo tieši tur bieži atrodas vissvarīgākās atbildes. Kā šonedēļ rīkoties, lai sakārtotu finanšu un darba jautājumus? Mums ir izkritis eņģelis Jabamjahs, kas ir pārmaiņu un atzimšanas eņģelis. Un ja tev šonedēļ nodarbina finanšu vai darba jautājumu, eņģelis nāk pie tevis ar spēcīgu vēstījumu. No pārmaiņām nav jābaidas, tās ir jāpārvalda, tās ir jāvada. Viņš ir atzimšanas eņģelis, kas palīdz atjaunot to, kas vairs nedarbojas, un pārveidot vecos ieradumus par kaut ko jaunu, spēcīgu un dzīvot spējīgu. Šis ir laiks, kad tev ir iespēja ieraudzīt lietas no jaunas perspektīvas. Ja jūties nogurusi no rutīnas vai iestrēgusi kādā situācijā, eņģelis aicina uzdot sev jautājumu. Ko es varu mainīt, lai šī situācija attīstītos man par labu? Bieži vien mēs turamies pie veciem modeļiem tikai tāpēc, ka tas šķiet droši, taču šonedēļ eņģelis mudina tevi būt drosmīgai un atvērties jaunām iespējām. Varbūt vispār ir pienācis laiks pārskatīt savu attieksmi pret naudas lietām. Vai tu saimnieko gudri un atbildīgi? Vai tava attieksme pret naudu ir veidojusies caur trūkumu sajūtu vai no pārpilnības apziņas? Eņģelis atgādina, ka finanšu labklājība sākas prātā, kad tu sāksi ticēt, ka esi pelnījusi vairāk un esi gatava paplašināt savu redzesloku, iespējas sāks plūst savā virzienā. Tātad tās plūdīs pie tevis. Starp citu, darba jomā arī šis ir laiks iniciatīvai. Ja tevī jau kādu laiku ir doma par jaunu virzienu vai projektu, vai gribās darīt kaut ko jaunu, tas ir ļoti labs laiks. Pat maza darbība kā CV uzlabošana vai jaunu kontaktu veidošana vai zināšanu paplašināšana var būt ļoti labs atspēriena punkts vēlāk jau lielākām izmaiņām. Šis eņģelis ir kā vējš, kas attīra un atdzīvina. Viņš palīdz tev ne tikai sakārtot, bet arī pilnībā transformēt to,
kas vairs nekalpo tavā izaugsmē. Uzticies procesam, atbildes nāks un atceries, ka jebkuras pārmaiņas, kas nāk no sirds un skaidrs domas, ved tevi tuvāk stabilitātei un pārpilnībai. Kā rīkoties, lai uzlabotu attiecības vai risinātu konfliktu šajā nedēļā, ja tāds ir gadījies? Ja attiecībās tu jūti saspringumu, neskaidrību vai pēkšņu attālināšanos, Anauels nāk pie tevis ar savu maigo, bet spēcīgo enerģiju, jo tieši šis eņģelis mums ir šajā jautājumā šonedēļ izkritis. Viņš ir sapratnes un komunikācijas eņģelis, redz, kā tas arī sasaucās ar mūsu attiecību jautājumu, un viņš palīdz nojaukt sienas starp cilvēkiem un atgriezt patiesu saikni. Viņš tev atgādina mīlestību plūst tur, kur ir patiesa izpratne, un izpratni sākas ar klausīšanos. Šonedēļ eņģelis aicina tevi pievērst uzmanību tam, kā tu runā, ne tikai tam, ko saki, vai tavs tonis ir mierīgs un atvērts. Varbūt, kā tu runā, bet tavā runā ir paslēpta spriedze, aizvainojums vai kāda zemteksts. Vai tu vispār otram ļauj izteikties, vai tu jau esi sagatavojusi atbildi viņa vietā un pat īsti neesi noklausījusies, ko viņš saka, bet tev jau atbildi ir gatava. Eņģēlis saka, neies tā cauri. Viņš mudina tevi raudzīties uz sarunām ar patiesu interesi, nevis lai uzvarētu diskusijā, bet lai saprastu otru cilvēku. Te nav cīņas rauns, tev šonedēļ ir jādomā, kā runāt un saklausīt otru. Ja gadījumā attiecībās ir nesaskaņas, tad eņģelis iesaka izmantot sirsnīgus, nevis uzbrukošus vārdus. Tā vietā, lai tu teiktu, tu nekad manī neklausies, mēģini teikt, es jūtos nesadzirdēta, un es ļoti vēlētos, lai mēs viens otru labāk saprotam. Šāda pieeja atvērs sirdi, nevis aizvērs durvis. Ja sajūta, ka attiecības ir kļuvušas tādas mehāniskas, rutīnas pilnas un tajās trūkst emocionālas tuvības, eņģelis mudina ieviest mazus rituālus, kas var atjaunot saikni. Šajā gadījumā rituāliem es nedomāju kaut ko maģisku, bet, piemēram, izdzertu kopīgi tējas tasi vakarā, nelielu pastēgu, kopīgi kino skatīšanās, kaut kāda mīļa īziņa, kas aizsūtītu bez iemesla, vai sirsnīgs pieskāriens, tas viss vairāk izsaka nekā kādi vārdi, bet tuvības mirklis, tas ir būtiski. Šis eņģelis arī brīdina par pārāk lielu aizstāvības pozīciju. Reizēm mēs aizsargājam savas jūtas tik ļoti, ka aizmirstam, ka arī otrs var justies tieši tāpat. Ja vēlies patiesu mieru un harmoniju attiecībās, neaizveries un nerīkojies sava ego vadīta, bet ļauj sev būt atvērtai un ievainojamai. Tieši šajā ievainojamībā slēpjas īsta tuvība. Eņģelis tev atgādina, viena patiesa saruna var dziedināt vairāk nekā 10 klusēšanas dienas. Izmanto šo laiku sarunām. Kā atrast mieru un skaidrību ikvienā situācijā šajā nedēļā mums ir izkritis eņģelis Hahasija, augstdievišķās gudrības un dziedināšanas eņģelis, un ko viņš mums vēlas vēstīt. Šis eņģelis nekad nerunā skaļi, bet viņa klātbūtne ir kā siltas rokas pieskāriens taviem pleciem, kā atgādinājums, ka pat vislielākajā juceklī mieru tu vari atrast sevī. Un zini, miers nav ārējo apstākļu rezultāts, tas ir iekšējais lēmums, un šis eņģelis palīdzēs tev to pieņemt. Viņš aicina atvēlēt brīdi klusumam, kurā tu vari vienkārši būt. Ieklausies sevī bez steigas, bez kādas domāšanas, bez vajadzības uzreiz rast atbildi, jo skaidrība jau nerodas no piespiešanās, ka es tagad pieņemšu lēmumu. Tā atnāk tad, kad tu radi vietu šai skaidrībai, tu iedod tai telpu.
Ja jūties apmaldījusies domās vai emocijās, eņģelis tev atgādina, ne visas atbildes jāatrod uzreiz. Man liekas, ka šis jau ir 3. eņģelis, kas par to runā šonedēļ. Dažreiz skaidrība ienāk ar laiku un nevis ar spēku. Tā vietā, lai censtos visu sakārtot savā prātā, palūkojies, kā vari lietas sakārtot ar savu sirsniņu, ar savu sirdi, caur elpu, caur pateicību, caur ticību tam, ka viss, kas notiek, tevi māca un stiprina. Varbūt tev ir nepieciešams garīgs patvērums, vietu, kur vari sajust savu dvēseli bez traucēkļiem. Tā var būt starp citu daba, mierīgs brīdis mājās, vai kāda nejauši Spotifyā uzliktu dziesmu, kas tevi aizved dziļāk sevī, dziļāk savās pārdomās. Bet tā nebūs skaļa dziesma, tā būs klusa dvēseles dziesma. Jo Hahasijāks dziedina caur klusumu, caur maigumu, caur to, ka tu ļauj sev nedaudz atlaist ikdienas rūpes un ļauties. Ja šodien vai šonedēļ kaut kas satricina tavu līdzsvaru, nebaidies uz brīdi atkāpties, lai saredzētu plašāku skatu uz visu. Kas tev patiesībā ir svarīgi? Vai tu tiešām redzi šo situāciju skaidri, vai tevi vada bailes? Eņģelis palīdz ieraudzīt patiesību bez ilūzijām, bet ar līdzcietību un dziļu sapratni. Kam šonedēļ pievērst uzmanību? Eņģelis Umabels aicina tev pievērst uzmanību tam, kas patiesībā dzīvo tavā sirdī. Viņš ir pašizziņas un draudzības eņģelis, un viņa vēstījums ir pavisam skaidrs. Lai patiesi izprastu pasauli un citus, vispirms ir jāsaprot pašai sevi. Lūk, atkal mums atkārtojas šis motīvs – jāsaprot pašai sevi. Vai tu zini, kas tev šobrīd patiešām ir vajadzīgs, vai tu ļauj sev būt patiesai, vai tomēr pielāgojies citu vēlmēm, aizmirstot par savējām? Šī nedēļa nes dziļākas atziņas. Ja būsi gatavi ieklausīties sevī, tu radīsi atbildi. Eņģelis mudina veltīt laiku pašizziņai, ne tikai virspusējai, bet tādai patiesai. Tas var būt brīdis, kad atskaties uz saviem sapņiem un pajautā sev, vai es vēl eju ceļu, kas man patiesi ir svarīgs, kas ar mani rezonē, vai arī varbūt ir pienācis laiks godīgi sev atzīt, ka kāda situācija vai attiecības vairs nesniedz piepildījumu. Tajā pašā laikā eņģelis atgādina, ka pašizziņa nenozīmē izolēšanos. Tieši otrādi, šī ir lieliska nedēļa, lai nostiprinātu esošās draudzības saites vai arī atvērtos jaunām iespējām satikt cilvēkus, kas var ienest tavā dzīvē jaunu enerģiju. Vai tu kādu sen neesi uzklausījusi? Varbūt ir pienācis laiks sazināties ar draugu, kurš bija tev reiz ļoti svarīgs. Ja attiecībās ar citiem šonedēļ jūti nesaprašanos vai distanci, eņģelis mudina nebaidīties, būt pirmajai, kas spēr soli tuvāk. Reizēm pat vienkārši kā tev klājas, var salabot dažādas emocionālās problēmas, atjaunot saikni, kas šķitusi pavisam pazaudēta. Kam šonedēļ ir piemērots laiks? Un te nu mums atbild eņģelis Manakels, kas ir cietinošās enerģijas un sapņu eņģelis. Viņš aicina tev pievērsties dziedināšanai gan fiziskajai, gan emocionālajai. Šis ir laiks, kad tu varētu atbrīvoties no pagātnes smaguma un ienest savā dzīvē vairāk vieglumu un mieru. Viņš tev saka, tavs ķermenis un dvēsele zina, kā atjaunoties, tev tikai jāļauj tam notikt. Šis ir ideāls brīdis, lai pievērstos tam, kas tevi dara veselu un līdzsvarotu. Varbūt ir laiks ieviest jaunus ieradumus, vairāk laika svaigā gaisā, veselīgāks uzturs, kārtīgāks miegs. Tātad padomā par savu labsajūtu, vai tu vispār ikdienā sev jautā, kā es patiesībā jūtos.
eņģelis mudina tevi ieklausīties savā ķermenī un prātā. Ja ir nogurums, dod sev atpūtu. Ja ir nemieris, atrodi veidu, kā to kliedēt. Taču eņģelis nenes tikai tādu fiziskā ķermeņa dziedināšanu. Viņš palīdz arī taviem sapņiem augt un uzplaukt. Šonedēļ ir piemērots laiks, lai pievērstos savām vēlmēm, tām, kuras varbūt bija atstājusi otrajā plānā. Kas ir tas, ko tu patiesi vēlies? Kas ir tas sapnis, kas dzīvo tavā sirdī, bet vēl gaida īsto brīdi? Eņģelis palīdz saskatīt, ka īstais brīdis ir tad, kad tu nolem darboties. Šī nedēļa ir kā elpa starp pagātni un nākotni. Tā tev dod iespēju atbrīvoties no tā, kas tevi kavē, un dod vietu tam, kas tevi dziedina un stiprina. Vai nu tas būs iekšējs miers, ko beidzot sajutīsi, vai arī pirmie soļi tuvāk tam, pēc kā ilgojas tava dvēsele. Šis ir īstais laiks rīkoties. Eņģelis tev atgādina, tu neesi ierobežota, tu neesi iesprostota, tu vari augt un dziedināties jebkurā brīdī, ja tikai pati sev to atļauj. Tici saviem sapņiem un ļauj šai nedēļai kļūt par sākumu kaut kam patiesi skaistam. Un visbeidzot esam nonākuši pie jautājuma, no kā šonedēļ izvairīties. Un mums ir izkritis eņģelis Rodskels, un viņš aicina tevi būt ļoti uzmanīgai ar patiesību. Ko gan tu izsaki pasaulē, gan to, ko pati sev atzīsti vai noliedz. Viņš ir tāds kā karmiskās līdzsvarotības eņģelis, kas vienmēr atgādina visu, ko tu radi domās un darbos, veidot tavu nākotni. Un tieši šonedēļ tev ir iespēja izvairīties no kļūdām, kas var traucēt tavai harmonijai un izaugsmai. Eņģelis mudina būt godīgai. Vai tu pati sev pasaki visu patiesību, vai arī centies kaut ko noklusēt, varbūt tu centies no kaut kā izvairīties. Iespējams ir kāda situācija, kas sen prasa ieviest skaidrību, bet tu to esi atlikusi cerot, ka tā atrisināsies pati no sevis. Taču šis eņģelis brīdina, izvairīšanās no patiesības nepadara to mazāk nozīmīgu. Tieši otrādi, tā var kļūt par smagumu, kas kavē tavu tālāko ceļu. Tāpēc eņģelis aicina izvairīties no negodīgām situācijām vai manipulatīviem cilvēkiem. Ja šonedēļ kāds piedāvā tev darījumu, kas šķiet pārāk labs, lai būtu patiesība, vai mēģina tevi ievilkt intrigās, viņš liek tev uzdot sev vienu vienkāršu jautājumu. Vai šis ir saskaņā ar manu dvēseli? Ja iekšējā balss saka nē, tad uzticies tai un spēr soli atpakaļ. Eņģelis arī aicina tevi izvairīties no karmiskā cikla atkārtošanās, no situācijām, kuras esi piedzīvojis jau agrāk un kurās ir bijušas līdzīgas kļūdas vai vilšanās sajūta. Iespējams šonedēļ atkal tu nostāsies tādās kā krustcelēs, kur būs iespēja vai nu atkārtot vecos modeļus, vai arī izvēlēties jaunu, gudrāku ceļu. Eņģelis vēlas, lai tu vienmēr apzinies, ka tev vienmēr ir izvēle. Šis nav laiks slēpties no patiesības vai atlikt neizbēgamo. Šis ir laiks būt modrai, godīgai un atvērtai. Tām, kas tev patiešām ir nepieciešams un ir saskaņā ar tevi. Seko savam iekšējiem kompasam, neļauj nevienam maldināt tevi, un pats galvenais – nemaldini pati sevi. Tikai patiesība nesīs tev īstu brīvību un mieru. Lai tev brīnišķīga nedēļa, un tu zini, ka eņģeļi vienmēr ir ar tevi. Seko viņu vēstījumiem, un tev izdosies daudz harmoniskāka, daudz piepildītāka un daudz laimīgāka nedēļa. Lai tev izdodas!